spēle Jāņa Daliņa stadionā starp Valmiera FC un FS Jelgava. Andris Deklaus šobrīd ved ārā savu komandu un Daniels Balodis savu vienību. Un spēles tiesneši Vitālijs Soņikovs un šodien galvenais Mārtiņš Švips un Arturs Šakurovs tiesneši ar karodziņiem. Mužniece, daudz laimes un aplausiem. 23 pa kreisi Emīls Birka, 27, tur bez pārsteigumiem. Paskatāmies šo epizodu, vai būs ātrie vārti, vēl nē. Dojas, vairāk kārt bīstam uz Doju. Šodien tēmēta bumba un noteikti pārkāpums pret Toņišiem. Uzskait pret spēlētājs uzskait. Pozīcijas būs labāk, Vapnē. Uz tālu, stop, tur pilnīgi viens, un tas, ko Emīls Birka izdara. Vai tika labu. Tiks adresēt šī bumba? Tāds vieglietis. Bumbu tur redzam, neviena nav, es pat teiktu. Tas 18 gadus vecais centra aizsargs. Noteikti arī ļoti vērtīgi pieredzi šajā sezonā gūst. Un tagad Loko dodas uz priekšu. Džozef Sēdeo Loko soda laukumā. Vai sakos piespēl, tas ir setiens un goram vārtiem. Cik daudz te pietrūka? Jā, nedaudz. Agris Glaudāns šobrīd tādu spilgtu spēļu ciklu aizvadā, bet Endojs, ko viņš izdarīs, piespēle, sitiens un bumervārtos! 1-0, neiesit tu, iesitīs tev un Lukas Vapnē panāk Leu Gaušu Valmieras rezultīvāko spēlētāju topā. Vapne ar kreiso kāju. Bams un bumba ir vārtos. Jačeslavs Kudriavcevs bezspēcīgs šajā situācijā. 17. minūte un bumba ir vārtos. Daļā, tālāk! Pēc Džozef Edso Loko piespēles Agrim Glaudānam vajadzēja doties izklipienā, aizsniegt uz viņš līdz bumbai. Bumba visticamāk būtu vārtos. Un tagad Loko sitiens! Nedaudz garām vārtiem. Šādus risinājumus atroda Centrāla Eiropā. Virslīgas čempionātā. Tur Kudriavcevs nedaudz sapinās un tā pazaudē bumbu. Vārslavāns! Šoreiz gan Aļņi dodas uz priekšu, vai tiks nobadīts Valmieras aizsardze. Šeit gan būs, vajadzētu būt kartītē, manuprāt. Korobenko cenšas glābt situāciju un dzeltenais plāksters ir izvilkts. Dzelteno kartīti saņem Valmieras spēlētājs 34, Andrij Korobenko. Gana bīstam jubilārs tālajā stūrī, jo Loko varbūt mēģinās iegriezt tuvajā un pāri. Kāds jau būtu mēģinājis izdarīt citiem. Tagad aizsniedz līdz bumbai! Uz pašas vārtu līnijas Kudriavcevs. Skatāmies atkārtojumā Vārslavāna piespēle un Dojs. Tomēr neaizsniedzās Dojs līdz bumbai. Tur šķiet Korobenko vairāk uz... Arā! Arī īsām piespēlītēm spēlē valmierieši. Tagad Porsons Klementē, sitiens un atvēr bumbu Kudriavcevs, bet atkārtotā iespēja. Kas tas tāds bija no... Glaudāns. Skatāmies, uzceļ bumbu un šeit minimum viņš. Vārslavāns, sitiens! Pa vārtu pārlikt viņš trāpa Renārs Vārslavāns. Kompensācijas laiks 1 minūte. Pēdējais sitiens varbūt vēl šeit pirmajā puslaikā varbūt un Vapne. Kas tas tāds bija? Šie tur bija rikošetiņš Lukas Vapne. Pēc viņa sitiena bumba lido vārtos, šoreiz sitiens ar labo kāju. Šķiet, ka Valters Pūrs varēja. Tas no šī leņķa mēs neredzam. 45. minūtē. Tuvāk! Bļāļ! Maslovs dodas uz priekšu. Sitiens! Tuvu! Rāls Maslovs sitiens uz kreiso kāju. Bambulā dodas uz rezerves soliņu, bet viņš pagaidām vēl izskatās, ka gatavojas
Maidoties, un kur ir bumba? Bumba Petersona kājās paliek. Kā šajā epizodē Valmiera netika pie gūtiem vārtiem. Nu, Armanda Petersona pieredze. Glābj. Lūk, redzam atkārtojumu vēlreiz. Nu, kā? Armands Petersons izglāb šo situāciju. Nu, fantastiski. Nu, jāsaka, jūs arī zināmā mērā gatavoties, jo Dusalīvam. Protams, ka nākamā spēle būs jāizved, bet Ede Oloko pārtvēris bumbu dots uz priekšu. Viņš ir bīstams un citiens pārvārtī. Miku slied arī balots turpat blakus, slied izklipienā. Deklāvs, nu te var sist un viņš to arī dara. Wow. Tā, tātad Šitjakovs 5. dzelteno plāksteri šajā sezonā ir saņēmis. Viņš tātad vienu spēli jau ir izlaidis un tagad jau bumba ir vārtos. Džibrils Gejs aizmugurs karodziņš nav pacelts. Un Džibrils Gejs arī šobrīd panāk Levu gaušu. 7 rezultīvas spēles. Un Džibrils Gejs. Viņš izdara sitienu pa vārtiem, mums tiek atsista un Džibrils Gejs. Spēlētājs numur 19, Džibrils Gejs. Džibrils! Nu, kaut kur pazudusi piroga. Jādāk. Galiešu laivu un dodas peldēt Tauritilā un tagad Dojs! Nav precīzi, bet par savam Klementē atkārtoties spēju un nobūti Edvards Mos! Wow! Nu izglābjas Jelgava un Reimanim. Atkal Jelgavai jāiet uz savu vārtu pusi un Doļkos pat alsitienu, bet tāds Ļeps Kļušķins būs atpakaļ. Viņš tāds šīs dienas mačā sēž malā kārtīšu dēļ un Davis Ošs! Neļauj bumbai lidot savos vārtos. Ede Oloko izpild labu sitienu. Būtu šī bumba iegriezusies vārtos. Iespējams būtu, iespējams nebūtu. Kas to zina? Redzam, Ede Oloko. Nu, es domāju, ka būtu iegriezusies. Ui, kā? Šī bumba te, ja jūs redzētu, te pus trīmītes saķer galvas. Kā šī bumba ieldo vārtos? Jeremy Porsāns Klementē. Šo gan vārdu bumbu, kad neviens negaidīja ne no kurienes. Uz bumbu Jeremy Porsāns Klementē un bumba 4. reizi atrod savu ceļu vārtos. Ieskatījos spēlētāju sarakstos un teikt, bumba ir vārtos. Nu, tāls sitiens ar tādu ārku un tieši zem vārtu pārlikņa. Jeremy Porsāns Klementē gūst savus 4. vārtus, tā kā visi spēlētāji, kas šīs dienas mačā bija uzreiz zem. Spēles laikos intervijā izteicās, ka bija viņam problēmas ar muguru. Tagad strādājas rehabilitācijā un Ede Oloko! Mērķis sārgā Baranciņu. Pēdējā spēles nogrieznī vēl kārā kartīts. Jā, nu, trāp kājās Deklavam un tātad Penkevicam pirmais dzeltenis plāksters. Vāpnē, hat-triks. Ui, pagriež uz savu autu Lukas Vāpnē un tiek nogāsts. Un pārsta bumbu pāri vārtiem. Stūrs sitiens. Un Lukas Vāpnē jau tad ļoti daudz gribēja. Īstinās caur pretspēlētājiem. Aiz skrekla vēl tika turēts. Dreimans arī Vitālijs Pusēņikovs paziņo par to, ka Valmieras un Jelgavas spēle ir noslēgusies 4-0. Lukas Vāpne šīs spēles 2 vārtu autors. Viņam varam ieskaitīt arī rezultīvu piespēli.